pirms pāris gadiem mēs ar draudzenēm izdomājām pieregistrēties iepazīšanās portālos. Lai iepazītos ar kādiem pāris puišiem. No sākuma tas bija diezgan interesanti. Mēs sarakstījāmies. Ar pārīt es arī satikos. Bet tas bija tā, pa jokam. Bet tad vienā brīdī uzrādījās Mārtiņš. Viņš bija pāris gadus vecāks par manīm. Un dzīvoja, var teikt, otrā Latvijas galā. Bet mēs sarakstījāmies. Un mēs sazvanījāmies. Un viņš teica, ka esmu skaista un ka viņš mani ļoti, ļoti mīl. Un tad pienāca Jāņi. Un es aizbraucu pie Mārtiņa ciemos uz Baldoni svinēt. Mēs pavadījām tikai veselas 3 dienas kopā un jau plānojām nākamo tikšanās reizi. Jo man ļoti patika ar viņu skūpstīties, un viņš nemitīgi uzsvēra, ka viņam ļoti, ļoti patīk. Un viņš gribēja darīt to, ko parasti pāri dara. Par to gan es biju nedaudz uztraukusies, jo man bija tikai 16 gadi, un es biju jauna, un es nereizi nebiju bijusi kopā ar puisi. Mārtiņš dzīvoja rīktīgos laukos kopā ar mammu, veco mammu un māsu. Viņa ģimene bija ļoti jauki, salīdzinoši ar manējo. Pirmajā dienā viņa vecāki un mamma un vecāmāte palika mājās, un mēs iedurējām vakariņas. Bet nākošā dienā viņa vecāki devās projām, ciemos, un mēs palikām divatā, lielajā lauku mājā. Pie Mārtiņa atnāca pāris draugi, un mēs paņēmām pāris aliņus, pasvinējām Jāņus. Un par cik visa nauda bija iztērēta, mums nebija naudas, par ko nopirkt prezervatīvu. Man bija tikai tik daudz, lai aizbrauktu uz mājām. Viņš teica, lai es neuztraucos un viss būs labi. Un tajā brīdī es arī viņam pateicu, ka esmu jaunava un man nereiz nav bijis seks. Viņš ļoti nopriecājās tajā brīdī un mierināja, ka man nav noteikti jāuztraucās, jo pēc pirmās reizes meitene parasti nepaliek stāvoklī. Un viņš jau teica, ka zinot to un ir darījis par to ar citām. Tā mēs vairākas reizes mīlējāmies, un viņš teica, ka visas reizes esot bijušas drošas, un ka man nav par ko uztraukties, un galvenais, ka viņš tagad ir apmierinājies un zina, ka esmu tikpat smuka un laba arī gultā. Pēc 2 dienām man bija jābrauc mājās, jo viņam sākās vasaras darbs, un man arī vecāki bija sarunājuši darbu Rīgā. Nākamajā mēnesī pamanīju, ka man nav mēnešreiži, bet neuztraucos, jo bieži vien man tās aizkavējās un sāpes arī nejūt un bija tīri laimīgi, ka viņi nav. Arī pēc 2 mēnešiem septembrī man nebija vēl aizvien mēnešreizes. To pastāstīju savai jaunākajai māsai, un viņa sāka par to smieties, ka es noteikti esmu stāvoklī. Es nevēlējos viņai ticēt, un vienkārši turpināju dzīvot. Par nelaimi mana māsa bija pastāstījusi vecākiem, ka man nav mēnešreižu. Un mana mamma mani sāka lamāt un nopirka grūtniecības testu, kurš izrādījās pozitīvs. Es arī satraucos un gribēju ātrāk to paziņot Mārtiņam. Mamma tikai teica, ka man ir jātaisa aborts, bet es uzstāju, ka es gribu šo bērnu. Man arī nebija naudas, lai uztaisītu abortu. Pastāstīju Mārtiņam, viņš bija neizpratnē un nesaprata, kā es varēju būt tik dumja un palikt stāvoklī. Es piezvanīju viņa vecākiem un izstāstīju situāciju, jo man gribējās kādu, kas mani saprot un atbalsta. Viņa mamma izklausījās pa telefonu norūpējusies un teica, ka parunās ar Mārtiņu par šo situāciju. Pēc šīs sarunas ar viņa vecākiem Mārtiņš bija pat laimīgs, ka mums būs mazais un mēs varēsim dzīvot kopā. Tā mēs ar Mārtiņu izlīgām. Man atnāca ziņa no manas ģinekoloģis un viņa man pateica, ka man ir hlamīdijas. Tas mani burtiski izsita no sliedēm. Un es ārkārtīgi sabijos par savu mazo. Un tajā pašā brīdī man bija bail pateikt Mārtiņam, jo
ka man ir seksuāli transmisīvā slimība. Un visticamāk viņam arī ir, jo bez viņa man nav bijis neviena cita puiša. Noraudājusies un sabēdājusies, izgāju no ģinekoloģijas kabineta un ilgi domāju, man teikt Mārtiņam vai neteikt. Bet mēs satikāmies un viņš redzēja, kas bija noraudājusies un noraizējusies. Un viņš jautāja, kas ir noticis. Es sapratu, ka man ir jāpasaka viņam, ka tā nevar. Mārtiņš ilgi klusēja, un tad viņš pastāstīja stāstu, ka šo drāņķi viņš noteikti ir dabījis kādā ballītē, kur sastapis meiteni kādu. Mārtiņš aizgāja pie ārsta, un viņam arī bija hlamīdijas. Mēs abi sākām dzert zāles, dzīvojām kopā. Mārtiņš atrada patstāvīgu darbu. Mēs visi nopirkām mazajiem un pat izdomājām kopīgu vārdu. Tā un tagad Edžam ir 5 gadi, un mēs ar Mārtiņu, diemžēl, vairs nedzīvojam kopā. Pēc Edgara piedzimšanas apmēram 1,5 gadu bijām kopā. Tad arī uzstāju, lai lietojam prezervatīvu. Nevēlējos vairāk neparedzētus pārsteigumus. Dzīvojot kopā, sapratām, ka mums īsti nav pa ceļam, un mums vienai tikai Edžs. Mārtiņam arī radās problēmas ar darbu, un es sapratu, ka es nevēlos viņu uzturēt, un mēs izšķirāmies. Šad un tad arī Mārtiņš ar ģimeni apciemoja Edžu, un viņam kaut ko sagādā. Man viņš vairāk nesaka, ka mani mīl un esmu skaista. Līdz ko pašķīrāmies, atradu citu puisi, kas bija gatavs uzņemties atbildību par mani un mazo. Mazais Edžis man ir daudz ko iemācījis. Pirmkārt jau nebūt naivai un neuzticēties visiem. Un ka pārtrauktais seks ir drošs. Pati pārliecinājos, ka tā nav. Otrkārt ir svarīgi īstenībā iepazīt puisi dažādās dzīves situācijās un saprast, ka dūdošana nemaz nav patiesa un ilglaicīga. Svarīgākais ir domāt par sevi un savu veselību un paturēt prātā iespējamos riskus, gan stāvoklī, gan arī inficēties ar STI. Mazais Edžis man ir ļoti daudz ko iemācījis. Nebūt naivai un neuzticēties visiem. Un otrkārt, un to, cik svarīgi īstenībā ir iepazīt puisis dažādās dzīves situācijās. Un cik svarīgi īstenībā ir domāt par savu veselību un paturēt prātā iespējamos riskus. Gan palikt stāvoklī, gan inficēties ar seksuāli transmisīvajām slimībām.